Sveiki visiem! Šajā pamācībā es jums parādīšu, kas jādara, lai iegūtu ceļošanas atļauju uz apvienoto karalisti, jeb, kā daži to sauc, e-tavu vīzu. Pirms pārējiem pie pašas pamācības vēlos uzsvērt, ka šie soļi darbojas neatkarīgi no valsts vai ierīces. Tas nozīmē, ja jūs esat no Kostarikas un vēlaties veikt šos soļus no telefona, tas darbojas tieši tāpat, kā tad, ja jūs būtu no Anglijas vai Andoras un veiktu šos soļus no datora. Tāpēc, neatkarīgi no tā, vai jūs izmantojat datoru, planšeti vai telefonu, vai arī esat no Andoras, Hongkongas vai Kostarikas, šie soļi darbojas tieši tāpat. Pirmais un pats vienkāršākais solis ir atvērt tīmekļa pārlūku programmu, piemēram, Google Chrome, Mozilla Firefox vai Safari. Šajā pamācībā mēs izmantosim Mozilla Firefox, un nākamais solis ir doties uz domēnu, kas pašlaik redzams ekrānā, proti etagb.com. Mums tas jau ir ierakstīts šeit. Nospiedīsim Enter un esam piekļuvuši platformai etagb.com. Šajā platformā jūs redzēsiet sadaļu My Passport. Šeit jums jāizvēlas valsts, kurai pieder jūsu pase vai pilsonība. Pieņemsim, ka mūsu pase ir no Kanādas, un mēs sāksim. Nospriediet Get Started. Šeit ir diezgan svarīga informācija, ko es jums īsi pastāstīšu. Lai pabeigtu pieteikumu, jums ir nepieciešama pases fotogrāfija, tieši tāda kā šeit, kurā nav izplūduma, atspīdumu vai ēnu. Papildus šai pases fotogrāfijai nepieciešams arī selfijas ar jums, stāvot pie sienas, kurai ir tikai viena krāsa. Nav svarīgi, vai tā ir balta vai zila, kamēr ir tikai viena krāsa un tā ir gaiša, selfijas derēs. Labi, sāksim pieteikumu. Otrā lata. Nepieciešama personīgā informācija un kontaktinformācija. Šeit jānorāda e-pasta adrese, tālruņa numurs, kas ir izvēles, bet iesaku to norādīt. Juridiskais vārds tieši tā, kā tas ir norādīts pasē, pilsonība, dzimšanas datums, jūsu pases numurs un pases derīguma termiņš. Kad viss ir aizpildīts, spiediet uz turpināt. Šeit jānorāda jūsu faktiskā dzīvesvietas adrese, nevienmēr tā, kas norādīta jūsu personu apliecinošajā dokumentā vai pasē. Jā, arī pasē ir adrese, bet tā adrese, kur jūs var atrast, ja nepieciešams. Mēs ievadījām nejaušu adresi un spiedīsim uz turpināt. Pirms pēdējā soļa mums ir daži formāli jautājumi, uz kuriem ir ļoti viegli atbildēt. Vai jums ir cits pilsonības? Vairumā gadījumi atbilde ir nē. Ja atbilde ir jā, jums būs jānorāda, kāda vēl pilsonība jums ir, bet pieņemsim, ka atbilde ir nē. Vai jums ir darbs? Ja jums ir darbs, jānorāda, kāds darbs tas ir. Mēs norādījām, ka esam santehniķi, bet ja jums nav darba, vienkārši atzīmējiet, ka jums nav darba. Tas neietekmē šīs vīzas apstiprināšanas procentu. Pēc tam šie divi jautājumi var ietekmēt jūsu vīzas apstiprināšanu vai noraidīšanu. Ir daži jautājumi, uz kuriem visbiežāk atbilde ir nē. Proti, vai jūs jebkad esat bijis krimināli sodīts? Nē. Ja esat bijis, atzīmējiet jā, taču pastāv iespēja, ka jūs netiksiet pieņemts. Ja atbilde ir nē, jūs noteikti tiksiet pieņemts. Un šeit, ja jūs jebkad esat bijis iesaistīts kara noziegumos, terorismā, ekstrēmismā, spiegošanā vai diversijās, es pats. Atbilde ir nē. Jūs daudz mazāk iespēja, ka atbilde būs jā. Bet, ja atbilde ir jā, jums joprojām pastāv iespēja tikt apstiprinātam, taču visbiežāk tā jums neapstiprinās. Pēc tam nospiežam uz turpināt, un šeit jums būs jāaugšu pielāde dokumenti, par kuriem es minēju šī veidlapas sākumā, proti jūsu pases fotogrāfija un selfijas pie sienas. Kad esat augšu pielādējis abas fotogrāfijas un šie kvadrāti ir zaļi, jūs nospiedīsiet uz turpināt uz apmaksu. Šī pamācības pēdējā solī jums būs jāsamaksā maksa par atļauju, un ne vēlāk kā 48 stundu laikā jūs saņemsiet atbildi uz e-pastu. Ļoti daudzos gadījumos atbilde pienāk ātri, bet ja tā nenāk uzreiz, neuztraucieties, jo tas ir atkarīgs no tā, cik liels pieprasījums ir konkrētajā dienā. Sveicinu jūs, un ja šī pamācība jums bija noderīga, lūdzu ļoti aicinu nospiest patīk pogu,